Labdien! Šodien mēs sākām nedaudz agrāk nekā mēs to darījām līdz 1. jūnijam. Mums ir tāds kā eksperiments, ka mēs apstīsimies, vai 12 ir drusku labāks laiks nekā 1. Arī 1 nebija slikti, bet 12 mūsuprāt ir labāks, jo cilvēku uz darbu ir atnākuši, pusdienas laikā vēl nav aizgājuši. Šodien mēs runāsim ar Zemgales NVO centra vadītāju Uldi Dūmiņu. Manuprāt, viena no visaktīvākajiem reģioniem NVO jomā. Es pat īsti nezinu, vai maz ir tādi vēl citi Latgales, Vidzemes, Kurzemes un citi NVO centri, bet par to jau ir Uldi sarunā. Tev Uldi, šodien mums 2 Uldi. Jā. Tev var kaut kas vēl piebilst? Nē, man liekas arī, kurā gadījumā tas viens no aktīvākajiem reģionālajiem NVO. Es arī šodien vakar gatavojoties šo pārējai apskatīju, teiksim, cik aktīvi ir pārējā un cik aktīvi ir Zemgale. Un kurā gadījumā jāsaka, ka, manuprāt, teiksim, Zemgale tiešām ir viena no visaktīvākajiem NVO. Tad, vai tā ir nav? Ir tā, jāsaka, ka Zemgales NVO centrs, tāpat kā citi NVO reģionālie centri, kas tika izveidoti 5 vietās Latvijā, attiecīgi katrā plānošanas reģionā, un arī, tā skatā, arī Rīgā, Zemgales NVO centrs ir, es teiktu, visilgāk dzīvojošais NVO centrs. Protams, ir ļoti labas arī mūsu partneru organizācijas, kas vēlāk varbūt pievienojas, kā Latvijas Pilsoniskā alianse, kas arī šobrīd ļoti, protams, visi zina, ļoti labi darbojās organizācija. Un Kurzemē aktīvi darbojās, Vidzemē ir notikušas izmaiņas, jo šobrīd NVO koordinēšana reģionā veids Valmieras novada fonds. Un Latgalē savukārt ir fragmentāri, ir bijis aktivitātes, bija kā klusais periods. Tāpēc varbūt tas mūsu iegūms ir tas, ka mēs esam bijuši nepārtraukti strādājuši un nodrošinājuši to darbību. Man liekas, ka jā, tā ir lieta, ar ko mēs varam lepoties, jo 15 gadus esam strādājuši bez pārtraukuma. Piedod vēlreiz. Tad kaut kad tika iniciēta. Savulaik tā bija Soros fonda iniciatīva, kas izveidot reģionālo NVO centru tīklu. Savulaik viņi bija veseli 9, jo bija arī Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne un tā tālāk. Tas bija visas lielās pilsētas Latvijas. Taču, beigās palika pie tā, ka katrā plānošanas reģionā ir viens atbildīgais, kas atbilstoši ir no valsts programmas Pilsoniskās sabiedrības attīstības programma, tika arī finansēti. Vairākus gadus kopš 2006. gada līdz pagājušajam gadam. Un, jāsaka tā, kad vairāk vai mazāk tie ir 5 NVO centri, viņi gan nedaudz mainās. Jā. Bet vēlreiz, tad Rīgā ir, Latgalē ir, jā. Tādi paši tikai... Vidzemē ir, Kurzemē arī ir. Tādi paši tikai ir bijušas izmaiņas. Jā. Ja Rīgā sāk NVO centrs, kādreizējies, ja atceramies, tad šobrīd šīs aktivitātes ļoti veiksmīgi turpina Pilsoniskā alianse. Tas ir citā gulta. Tad vēlreiz, principā, nav vienots tāda matrica. Vienā reģionā ir. Vienots matrica šobrīd nav. Tas nav kā tīkla organizācijas, kur būtu viena vadošā Rīgā, piemēram, vai Jelgavā, vai kā savādāk. Katra organizācija principā ir individuāli atbildība par savu darbu. Protams, pastāv kaut kāds sadarbības elementi, kad notiek pārsvarā koordinēt no alianses puses vai citu Latvijas līmeņa organizācijas, piemēram, brīvprātīgais LV arī iesaist reģionālos NVO centrus savos projektos. Ja? Bet kopīgas koordinācijas nav. Bet es gribēju pajautāt vienkārši finanses. Kas finansē? Es saprotu, ka līdz pagājušam gadam jūs saņēmat kaut kādu finansējumu, kas notiekās šo gadu, un vai nebūs tā, ka palēnām pamazām visu reģionu centri nebūs finansējums, viņi nomirst dabīgā nāvē? Jā. Te jāsaka tā, ka mūsu veiksmes stāsts, attiecīgi Zemgales NVO centra veiksmes stāsts ir balstīts uz to, ka savulaik, kad 2000. gadā viesojās pie mums Kanādas brīvprātīgie, viņi mums ieteica vienu tādu ļoti labu formulu, kā izdzīvot nevalstiskajā organizācijā. Tā formula saucās, kad no projektiem organizācija ilgstoši nevar izdzīvot. Tāpēc savu laiku mēs ieviesām arī saimnieciskās darbības aktivitātes, kas sākotnēji bija internetu pieejas punkts Jelgavā. Šobrīd tie ir valodu kursi un dažādi apmācību pakalpojumi un arī tulkojumi, kur mēs piedalāmies dažādos iepirkumos, jo mēs nodrošinām tulkojumu pakalpojumus arī konferencēs. Tie ir sinhronie tulkojumi, tie ir
Aptuveni 13 dažādās valodās, kur mums ir eksperti un tulki, kas ir gan mūsu pašu sagatavoti, gan arī kur mūsu sadarbības organizācijas. Kanādas brīvprātīgie toreiz ieteica vienu ļoti labu lietu, ka organizācijai ir jāizmanto visi iespējamie resursi, kas ir pieejami. Biedru naudas, fondi, ja projekti, tā ir saimnieciskā, ja biznesa veida aktivitātes, tās ir pašvaldība atbalsts, tas ir atbalsts arī valsts programmu ietvaros no ministrija puses. Ja to visu saliek kopā un ja sabalansē šos ienākumu avotus, tad organizācijas darbība ilgtermiņā spējīgi darboties. Un tas ir tas, kāpēc mēs 2 gadus atpakaļ uzsākām veidot arī Zemgalē šo te datu bāzi par saimnieciskās darbības sniedzējiem. Kāds darbojās, piemēram, kāda reģiona organizācija, viņiem ir mikroautobus, savukārt citai organizācijai ir nepieciešamība braukt uz Poliju, jo viņi ir vinējuši gruntīgu projektu, partnerību projektu, kas nozīmē to, ka viņi var nevis izmantot vietēju autobusu parku, bet izmantot pakalpojumu no otras organizācijas. Jelgavā mums ir bijuši šādas iestrādes, jau kad mēs no pensionāru organizācijas esam izmantojuši telpas, savukārt no citas organizācijas kafijas pauzi un no bērnu jauniešu mūzikas klubu esam izīrējuši transporta pakalpojumus. Savukārt organizācijas no mums, citu projektu ietvaros, īrē prezentācija tehniku un pakalpojums, kas ir tulkojumi, kas ir grāmatvedības pakalpojumi. Tātad, šī sadarbība noteikti šādā līmenī. Es precizēšu vēlreiz, tas jaunais, tas finansējums turpmāk, tu esi stabili jūties šobrīd? Kas tad ir notiksies pēc šo? Kā pārējie reģionu centri jūs tā salīdzināt zināt? Ok, par finansējumu, protams, mēs nevaram justies stabilu, mēs, pēc šīs valsts programmas, mēs nevaram saukties kā NVO resursu centrs, jo mums tam nav finansējuma no valsts puses. Tā kā mūsu misija ir sniegt šos pakalpojumus, mēs to arī darām no saviem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ja ir jautājums, vai es Zemgales saimniecības centrā jūtos stabili, tad jā, es jūtos stabili, jo mums ir citi ienākuma avoti. Šī pati saimnieciskā darbība, citi projekti, caur kuriem mēs īstenojam arī savus mērķus. Ja? Šobrīd esam iesnieguši, protams, arī Norvēģu finanšu instrumentam vairākus projektus, arī sadarbībā reģionālajiem centriem, tepat Zemgales reģionā, arī ar Latvijas pilsoniskās alianses sadarbībā. Tas nozīmē to, ka mēs negaidām no valsts, ka mums iedos naudu, ja mēs darbosimies. Protams, kad mēs cīnāmies, lai tas finansējums būtu pieejams kaut vai minimālā apjomā, lai šīs te reģionā mēs varētu apkopot datus par organizācijām, lai mēs varētu uzturēt aktīvu NVO datu bāzi, lai mēs varētu braukt pie viņiem un konsultēt un palīdzēt izstrādāt projektus tiem, kam tā palīdzība patiešām ir nepieciešama, bet šobrīd, un cik zināms, tad šogad no valsts budžeta nekāds atbalsts reģionālajiem NVO centriem nebūs. Kas attiecas uz citiem NVO centriem, viņi darbojas diezgan līdzīgi, arī meklē iespējas, arī raksta tam pašam Norvēģu finanšu instrumentam, NVO fondam. Daudz īsteno vēl Eiropas sociālā fonda projektus, kuros ir tēmas, kas ir principā NVO centru misija, kas ir konsultācijas, sniegšana atbalsts, interešu pārstāvniecību, sēdēt domē komisijā un mēģināt to ietekmēt. Labi, tad valsts nav. Savukārt lielās pašvaldības, kas tev ir pāraudāmas, Jelgava novads, Jēkabpils. Jā, par pašvaldībām es teiktu tā, ka... Jo viņas, zinām, konkurē viņiem pašiem savu NVO politiku. Protams, es nezinu, tā konkurence varbūt tā neizpaužās, mēs viņu nejūtam. Es gribētu teikt, ka būtu labi, ja mēs viņu just, ja? bet ne tādā izpausmē. Pašvaldības arī šos te NVO centrus atbalsta, bet te ir viens cits punkts, kas jāņem vērā, kad no pašvaldībām jebkurā gadījumā tas atbalsts būs politiskās simpātijas jebkurā gadījumā. Tāpēc mēs Zemgalē arī esam ļoti uzmanīgi, arī Jēkabpils NVO centrs. Mēs esam mēģinām vairāk bāzēties uz tiem ienākumu avotiem, kas ir ārpus pilsētas. Jo tas mūsu mērķis ir, mēs nevaram kļūt atkarīgi no pašvaldības. Mēs piedalāmies atklātos projektu konkursos un tikai. Tur mēs piedalāmies un dabūjam kaut kādus, nepilnus 1000 latus katru gadu, katru no mūsu organizācijām, kas mums ir tīri izdevumu sekšanai, ko mēs nodrošinām līdzfinansējumu un lielākiem projektiem. Atklātā projekta konkursā mēs diez vai uzsāktu sarunas ar pašvaldību par to, ka mums ir nepieciešams regulārs finansējums, jo tad mēs zaudētu savu, tādu, interešu pārstāvniecības lomu. Ja?
šobrīd es varu atļauties. Šobrīd, protams, es varu atļauties arī tīpaši šogad pirms vēlēšanām tādu skarbāku komentāru pateikt, jo lūdzu vienkārši mēs esam neatkarīgi. Ja? Un tā ir ļoti laba. Labi, tas, ko tu teici, pirms tam arī tas, ko mēs jau pārunājām, pirms tam tos komentārus, tas bija netipiski drosmīgi, jo tad, kad tu biji nedaudz vairāk atkarīgs no pašvaldības naudām, tad nebija tik drosmīgi. Nesam jau nekad arī bijuši atkarīgi, godīgi sakot. Bet pirms pārdien tu biji sasaistītāks. Bet tu domā, ka ir šobrīd tāds, tu nosauc pilsētas, nesauksim viņus vārdos, bet es domāju, tas vispār Latvijas ne jau, tad mēs par vienu pilsētu runājam. Ir tāda tendence, ka ir jūtama NVO vēlme viņus sasaistīt. Ja mēs paņemam tad pašu tevis pieminēto Jelgavu, tur ir pareizā Krievu biedrība, pareizā Ukraiņu biedrība, pareizā, arī nepareizā Krievu biedrība, arī nepareizā Baltkrieva. Tu jūti, tas pasākums veidojas, tas NVO tiek izmantots kā tāds viens no varas vertikālas jauniem. Es absolūti tam piekrītu, tas tā notiek. Un īpaši šajā vēlēšana gadā aktuāli. Tas, kas, manuprāt, ir nejauki attiecībā uz sabiedrību, pašvaldības mēģina pieradināt šīs te it kā pilsoniskās sabiedrības organizācijas pie savu finansējumu regulāri, ikgadēji, kā rezultātā šīs organizācijas pārvērš par tādiem pakalpojumu sniedzējiem. Viņi noteikti neies protestēt, Latvijā vispār nav šī protesta kultūra, vai ja kaut kas nepatiks, tas tiks visticamāk noklusēts. Norīts. Ja mēs paskatāmies Zemgales reģionu, es varu varbūt saskaitīt 5 organizācijas, kuras varētu uzskatīt par pilsoniskas sabiedrības elementiem, šīm organizācijām varētu būt. Ko nosaukt pie viena? Jēkabpils NVO centrs, Jēkabpils ir 2 Jēkabpils NVO atbalsta centrs, tur ir zinām konkurence, kas arī savā ziņā organizācijām ir laba. Zemgales NVO centrs, tād ir arī lauku sieviešu apvienība, kas arī aktīvāk darbojās reģionā un ko es aizmirstu, lauksaimnieku organizācijas. Tur ir vairākas, es konkrēti tagad nepateikšu. Bet ir atsevišķas organizācijas, bet tā situācija ir bēdīga ar to, ka tās ir tikai dažas. Vispārēji ir pārvērtušies par vienkāršiem pakalpojumus. Tur vairs biedrība, es teiktu, biedrība tur vairs nav vajadzīga, jo tikpat labi tas varētu būt SIA, tas varētu būt pašvaldības kaut kāds dienests, kas sniedz to pakalpojumu. Priekš formāliem papīriem foršāk, ka tā ir biedrība, tad vismaz mēs varam iekļauties. Teorētiski, jā. Mānīgi. Un saskaņojuši savu viedokli. Man radās īstenībā šī informācija, ko es tagad pateikšu, arī nav vēl nekur publicēta, bet man ir viedoklis par to, kā vajadzētu Latvijā veidot šo te pašvaldību atbalstu biedrībām. Tam vajadzētu notikt centralizēti. Tam vajadzētu būt kaut kādam fondam, kurš atrodas uz kādā no Latvijas administratīviem centriem, kas administrē un objektīvi izskata organizāciju iesniegumu. Jo tas nekad pašvaldības lēmums attiecībā uz NVO, pat atklāt projektu konkursu ietvaros nebūs objektīvs. Nekad. Tas nav iespējams vienkārši. Ja mēs pieņemam, ka viņi to nedara savtīgi, tad jau varbūt vienmēr būs tas arguments, ka viņi labāk uz vietas zina. Bet savukārt, ja tas pasākums bija savtīgs. Bet pagājuši, tad tev nepatīk tā doma par to, ka tas ir plānošanas reģionu ietvaros. Jo valstī arī šobrīd nav vairs struktūras, kas tā gan izvēl centralizēti izdevuma kaut ko, tad tāpēc, ja plānošanas reģionu tik radīts. Plānošanas reģions būtu labs veids, un jā, tas tiek pareizi plānots. Protams, arī plānošanas reģioni tomēr ir politiska organizācija, vairāk vai mazāk. Tomēr viņi tiek veidot, šī padoma tiek veidot no politiķi, no vēlētājiem cilvēkiem. Bet tas būtu daudz labāk noteikti, ka tas notika plānošanas reģionu ietvaros, un ka tu par to atbildētu un konkursu sludinātu plānošanas reģionos. Jo viņiem ir resursi, viņi to var darīt, jo šobrīd arī plānošanas reģionu kultūras nauda arī dala reģionos atklāt projektu konkursu ietvaros, piesaistot dažādus ekspertus, kas izvērtē. Bet vēlreiz par tādu pašpozicionēšanos. Kas tu esi pats sev uzskata par viens no NVO, ja tu esi tāds kā Zemgales NVO patēvs, kurš jums pārauga uzpusē? Es noteikti. Es neizniedz pats konkursu, tu zinām, mērā konkurē ar mani, kurš arī ir viens no NVO Jelgavā, un tad man liekas, Protams, parasti nevalstiska organizācija, kurai ir funkcija,
pašu dibinātāju izvēlēt misiju, aizstāvēt citu organizāciju intereses. Kas tagad skatās dibinātāji? Dibinātāji ir nevalstiskas organizācijas. Cik daudz? 98. gadā tās bija aptuveni 30 dažādas nevalstiskās organizācijas, kas sanāca kopā un izveidoja Zemgala centru. Šobrīd mēs esam palikuši maz, mēs neesam atvērta biedru organizācija. Mums ir 12 biedri, kas ir juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas. Viņš ir projām uzskaita, viņiem katru gadu notiek kaut kāds pasākums? Jā, mums notiek tikšanās, mums notiek tāda arī neformāla pasākuma, piemēram, pirms Ziemassvētkiem, kur mēs sanākam neformāli izrunājam, kā kuram ir gājis, jo reizēm rodās interesantas idejas no pašām organizācijām, ko īsti vajadzētu darīt, kas ir viņu vajadzības. Bet es gribēju saprast īstenībā šo jautājumu, kāpēc ir slēgta tipa, teiksim, klubiņš vispār. Jo, teiksim, šajā brīdī tu pārstāvi visu Zemgales NVO, tad būtu ļoti loģiski vienkārši nāciet mūsu pulciņā. Bet jūs esat vadījuši no savas mazās pieredzes būdams tur tajā puspulciņā. Jā. Tā arī ir vienkārši. Domāju, ka tie 12 ir juridiski statusā, nevis... Nu jā, bet es vienkārši saku, jo man katrā ziņā no malas es to īsti nesaprotu. Jā. Kur ir, kāpēc mēs esam izvēlējušies šo ceļu? Protams, biedriem ir iespēja pārveidot organizāciju par milzīgu atvērtu biedrību, un es pieņemu, ka mums arī varētu būt biedru skaits uz 300-400 organizācijām, kas būtu arī diezgan atbilstoši. Bet problēma ir tāda, ka ja mums būtu ļoti milzīga šī organizācija, mēs ļoti daudz resursus tērētu, lai šo organizāciju uzturētu ar visām kopsapulcēm, ar biedru viedokļu apkopošanu, ko mēs darām jebkurā gadījumā, mēs atpakaļ no visām organizācijām. Tas nozīmē, ka mums būtu kaut kāda daļa, kuri būtu biedri, kuri nebūtu biedri, tur rastos arī kaut kāda, varbūt, konkurence vai neapmierinātība. Šobrīd mēs esam izvēlējušies to ceļu, kas saucās organizācija, kas sniedz pakalpojumus, tādā gana profesionālā līmenī, tā skaitā arī interešu pārstāvniecība, apkopojot viedokļus no pārējām Zemgales organizācijām. Tādā veidā, jo ir neredz dzirdēts, un arī pagājušajā gadā mēs ļoti aktīvi diskutējām, tā bija Latvijas Pilsoniskās alianses iniciatīva par to, ka vajadzētu mainīt likumdošanu pār šīm lielajām organizācijām, jo ir grūti savākt kvorumu. Es vadu arī šobrīd vēl otru organizāciju, kas ir lielākais gaisbolā klubs Latvijā. Arī pat pie 35 biedriem ir problēma savākt kvorumu. Ja, varbūt, ka tā ir motivācijas trūkums vai kā savādāk, bet tie cilvēki, kas mums ir iekšā, viņi ir motivēti. Bet ne visiem der tas laiks pirms tā gada pārskata iesniegšanas un ir grūti savākt kopā cilvēkus. Protams, mēs varam darboties pēc likuma, pēc statūtiem, kā rakstīts, vienreiz mums neizdodas savākt, nākamajā reizē jau pietiek ar 2 biedriem, ja, bet tas nebūs loģiski. Ja. Es sūtu tādā ziņā piekristu, ka labāk, jo kad ir viens normāls līderis, kurš izpild pakalpojumu priekš visiem, nevis, ja tā mana organizācija tur būtu, es droši vien, ka puse neapmeklētu, tad problēma ar to, ka tur ir... Es protams, bišķi nepiekrītu tev vienu iemeslu dēļ, vienkārši man ļoti interesē, kas nākošu gadu būs līderu programmā ar vietējām partnerībām, jo cik es zinu, pašlaik ir pavērsies tāds vienkārši, ka var būt vairākas partnerības vienā reģionā. Un to faktiski šīs te precedents vienkārši par to, ka... Es spies apvienoties vairāk? Nē, es Kristiāns vienkārši šajā gadījumā, man nepatīk Ulds Domiņš, ja? Es sasaucu šajā gadījumā 15 Zemgales NVO, nosauc šajā gadījumā, kas nav pats Jēkabpilī. Jēkabpilī pats teica, vienkārši 2 NVO šo te centri. Es sasaucu 15 NVO, līdz ar to es vēl pārstāvu lielāku skaitu par NVO. Līdz ar to faktiski šajā gadījumā man šī te reprezentācija viņa liekas... Man vispār jautājums bija par to pārstāvniecību šeit. Tu redzi, kur ir Zemgale? Jo man liekas, ka Latvijā ir 3 reģioni, Vidzeme, Latgale un Kurzeme, tad ir viss pārējais, kas tur nav, ir Zemgale. Tas viss kopā Jēkabpils un Tukums, kur atrast ar viņiem kopīgi rotaļu, manuprāt, ir tev neiespēja. Tieši tāpēc mums arī ir reģionālajie koordinātori, kas ir Jēkabpilī, Jēkabpils NVO resursu centrs. Aizkrauklē ir aizkrauklas gan novada partnerība, kas mums ir ilgadējs partneris, gan arī aizkrauklas reģionālā tautu skola, kas ir arī divas partneru organizācijas dažādos projektos, kas pild šo NVO atbalstu lomu, un mēs Jelgavā, kas apkalpojam Jelgavu, Dogalu un Bauzu.
Līdz ar to tā, man patīk, Zemgales reģions ir kā gara desa, kur otru galu nevar redzēt, jo tas principā tur ir pilnīgi cita kultūra, cita pieeja lietām un tā tālāk. Tāpēc ir 3 organizācijas mūsu reģionā. Un arī rakstot lielos projektus, arī šobrīd uz Norvēģiem mēs rakstām partnerībā ar Jēkabilu un Aizkraukli, jo mēs ļoti labi saprotam, ka mēs nevaram ne izbraukt, ne būt tur uz vietas, ne arī nodrošināt kaut kādus procesus. Mēs varam aizbraukt 2-3 gadā, piedalīties konferencē, parunāt ar pašvaldības mēru, pavirzīt tās lietas kā cilvēku no ārpuses, kas arī ļoti labi strādā. Tā ir, man liekas, vislabākais veids, kā pārvaldīt reģiona, NVO sektoru un nodrošināt to daudz maz atbalstu. Bet ir jautāt, cik īsti, teiksim, Zemgalē ir NVO vispār? Vai tu pārzini šo lauku? Jā. Jo viena lieta, ko es uzreiz, kas man uzkrita, teiksim, acīs, tāds adatiņi. Mēs Zemgales NVO mājaslapā mēs rakstam, ka tu pārstāstīsi 50 NVO. Tajā pat laikā, protams, pats kritīgnis mums ieiet, teiksim, datu bāzē, cik tad īsti tev ir NVO, tur es parāds 80 tikai vai 90 kaut kur, ja? Cik tad īsti, bet tu nav vairāk kā 100 tu nebija. Jā, tur droši vien ir neprecizitātes, jo pēc Lursop datiem Zemgalē ir reģistrēts vairāk kā 2000 organizācijas. Reāli darbojās, un tās, kuras mēs esam identificējuši, varētu būt arī šīs 750, kas ir visādi mednieku, akšķirnieku klubi, visi dzīvokļu kooperatīvi un sociāla rakstura organizācijas, jauniešu centri, invalīdu biedrības un pensionāru organizācijas, arī sporta klubi. Reāli mēs strādājām ar 400, un šie 400 mums ir arī NVO datubāzē. Tas droši vien, ko izdevās atvērt, tas ir Excel fails, kur izdevās vienu kārtu apskatīt, bet tur ir vairākas, tur sadalīts novadiem. Tur saskaitot kopā arī sanāk 400. Un tas ir reālais organizāciju skaits, ko mēs zinām par viņu aktivitātēm, ko mēs zinām katru gadu mēs viņiem zvanam, prasam, lai jums ir mainījusies informācija. Vairāk vai mazāk fiksējam, kādas ir viņu pēdējā laika aktivitātes. Līdz ar to, ja, piemēram, mums Labklājības ministrija paprasa, mums vajag aktīvās organizācijas, kas darbojas sociālajā jomā, kas ir šogad, mums arī šī informācija ir. Jā. Bet īstenībā šajā brīdī kāda, teiksim, sasāries tas ar parastu Zemgales NVO un jūsu centru? Tas nozīmē, teiksim, viens zvans gadā, vai tomēr vēl kaut kāds, teiksim, ir instrumenti, kādā veidā es viņiem strādāju? Tātad pirmkārt ir viens zvans gadā. Jā, tas ir sākuma pie. Jā. Tātad nākamais līmenis ir reģionālajie pasākumi, kas notiek gan Jēkabpilī, Jēkabpils novastā. Nākamais līmenis daudz mums ir ikmēnešus ar newsletters. Jā, newsletter arī, protams, jā, bet tikšanās tomēr ir būtiskāks, jo pusi no šīm organizācijām ir tāda, kas newsletter nelasa. Tur ir pensionāru organizācijas, tur ir dažādi sociāli raksturi, kuriem ikdienā datoru nelieto, varbūt tikai projektiem, rakstot projektus, bet tā. Tāpēc ir tas būtisks, tas tikšanās klātesamība, ja tas tiek rīkots Jēkabpilī, Aizkrauklē, Jelgavā, Dobalē, Bauskā. Vismaz pa vienai NVO informācijas dienai NVO tikšanās notiek katrā no lielajām pilsētām Zemgales reģionā, kas ir 5. Tad nākamais, protams, ir šie elektroniskie pakalpojumi, kur mums ir pār pa 3000 gan organizāciju pārstāvi, gan indivīdi, gan pašvaldību darbinieki, gan pedagogi no vispār izglītojušām skolām Zemgales reģionā. Šis ir viens no spēcīgākajiem tādiem informācijas izplatīšanas veidiem, jo tie ir, kā es teicu, vairāk kā 3000, kur mēs operatīvi varam sasniegt organizācijas reģionā esošās, kur organizācijas savukārt var nodot informāciju mums, ko mēs izplatām arī pārējiem, arī citi zina, ko organizācijas kādu pasākums ievieš. Tad nākamais jau ir individuālais līmenis, kad organizācijas, kad pazvana, piemēram, kaut kāda iniciatīva grupa, kas vēlas izveidot kaut kādu pagalmu vai novadu vai pagastu atbalsta biedrību. Un tad mēs viņiem palīdzam šo dokumentus izstrādāt. Kā zināms, šodienas Latvijā biedrību izveidot ir ļoti viegli, bet tiklīdz mēs gribam veikt kādas izmaiņas, tā ir jāpiesaist jurists. Juristi mums, protams, nav organizācijā, tā mēs naudu netērējam, tā vietā mēs paši mēģinam saprast, kā vislabāk organizācijām nokonsultēt. Es teiktu, katra trešā organizācija, ko mēs konsultējam, izmaiņu veikšanu uzņēmuma reģistrā,
aiziet ar kļūdām, ja, ka tur kaut kas nav pilnvērtīgi. Katra trešā tā ir laba statistika šobrīd. Lūk, tad tās ir šīs individuālās konsultācijas, tā skaitā arī par projektu rakstīšanu, par līdzekļu piesaisti, par grāmatvedības, lietvedības jautājumiem, kā vadīt organizāciju, kādiem nolikumiem jābūt, jo katra nevalstiska organizācija principā ir visiem ir vajadzīgi tie paši ugunsdrošības noteikumi, ja viņiem ir birojas vai darba drošības noteikumi, viss pārējais. Jā. Tad vēl ciešāks līmenis ir tad, kad mēs atrodam kādu organizāciju, kurai palīdzēt uzrakstīt projektu. Mēs redzam, ka jūs par naudu rakstīt? Nē. Par naudu nē, ir divas opcijas. Vai nu mēs palīdzam uzrakstīt vienkārši tāpat, tāpēc, ka mēs esam apmaksāti jau kādā projektā. Otrs variants ir, kad mēs palīdzam uzrakstīt un paši kļūstam tajā projektā vienkārši kā par konsultantiem ekspertiem ārējiem. Kas, protams, ir izklausās tā savatīgi varbūt, bet, no otras puses, tas ir veids, kā mēs esam šos 15 gadus dzīvojuši. Arī tā skaitā. Tā, piemēram, arī Jelgavas pensionāru biedrībā mēs viņus palīdzējām, mēs viņus, principā, redzējām, ka tur ir potenciāls iesaistījām starptautiskā gruntīga partnerībā. Un tagad, principā, mēs redzam, ka šī organizācija jau ir izgājusi starptautiskā līmenī un domā par senioru brīvprātīgā darba projektiem ārzemēs. Kas jau ir nākamais solis. Bet tad vienkārši vēl nedaudz projektiem vienkārši. Es saprotu, ka jums ir diezgan daudz projekti, kurus esat inicējuši, ja? Un tad, vismaz es skatījos jūsu mājaslapā, man liekas, tā bija tāda koķetērija vispār ar iespējamiem dalībniekiem, lūk, kas grib pieteikties, lūk, braucat uz Vroclavu, ja? Partnerības apmaiņā mēs zinām vienkārši, ka partnerībās ir mobilitātes, kuras ir noteikti limitētas, ja? Un es skaidrs, ka tāpat noteikti brauc tu vispār, un tas, ka mēs taisam, teiksim, lāču cirku, brauciet visi, bet īstenībā tur brauc tikai noteikti savējiem, vai tas tā tomēr nav? Nebūtu nav tā, jo ir tā, ka, ja mēs paskatāmies šīs mobilitātes, tad gan gruntīgas, gan Leonardo mobilitātes šobrīd mēs esam mainījuši dalībniekus uz katru braucienu reizi. Koordinators, protams, paliek, kas atsevišķos projektos esmu es. Koordinators paliek, bet šie dalībnieki, saucamie apmācāmie, jeb learners, viņi tiek mainīti. Un tad, kad mēs apkoposim datus, kas ir piedalījušies, tur liela daļa arī nevalstisku organizāciju pārstāvji. Tie ir arī, tā skaitā, mūsu brīvprātīgie. Tā kā es domāju, ka tie uzsaukumi, viņi nav arī tik vieglprātīgi, kad brauciet, kas gribiet, tur ir arī diezgan kritēriji noteikti. Tam ir jābūt NVO pārstāvjiem un no Zemgales reģiona. Diemžēl tā interese šobrīd, es teikšu tā, ka nemaz nav tik liela, jo visi, kas mums raksta, ir ne no Zemgales reģiona. Tas ir pirmkārt, otrkārt, pārsvarā tie ir jaunieši, jo jaunieši vieglāk redz šo iespēju aizbraukt. Un 18-gadīgam jaunietim, diemžēl, mēs nevaram piedāvāt šo te iespēju piedalīties pieaugušo mūžglītības projektā. Jā. Tāpēc bieži vien mums nāks, es teiktu tā, ierunāt organizāciju pārstāvus piedalīties šajās vizītēs, lai cik tas paradoksāli arī neskanētu, jā, aizbraukt uz Spāniju. To gan tu man nespēji. Jāsako Facebookā. Kur vēl bija iespēja? Vroclava joprojām ir aktuāli, tas būs 30. jūnijas. Tas ir labākāds pārējais Jā. Bet varbūt vēl pastāst. Mums šitā neviens nav pieraksties, tikko esmu arī Twitterī, lai atgādinu. Jā. Bet varbūt vēl izstāst par projektiem, kādos projektos jūs esat pašlaik iesaistījušies un kāda projekts? Jūs arī redzēties Dafnē, jūs esat, tagad tas tāds problēmas. Dafnē. Mums šobrīd ir 12 projekti, ko mēs īstenojam. Priekš tādā Eiropas līmenī Zemgales NVO centrs ir maza, neliela organizācija. Latvijas līmenī, es teiktu, mēs esam milzīgi. Pēc tā projekta apjomu, ko mēs īstenojam un tā. Mums ir vairāk bloki. Pirmkārt, mūsu tiešās mērķgrupas ir nevalstiskās organizācijas, jaunieši, un tagad arī jaunums seniori. Trīs tā kā galvenās mērķgrupas. Zem NVO mēs arī ieskaitām tādus ekonomiski aktīvos iedzīvotājus, kas reāli var izveidot savu organizāciju, rakstīt projektus, jo viņiem ir mūsdienu zināšanas un viņi var to īstenot. NVO jomā, protams, ir visi šie atbalsta instrumenti, kas ir konsultācijas, informācijas sniegšana un viss pārējais, kur mēs rakstam projektus, kā finanšu instrumentam un tā līdzīgi šīs mobilitātes, kas tiek piedāvāts.
Kas ir attiecībā uz jauniešiem. Jauniešiem ir, protams, ļoti milzīgas finansējuma iespējas. Mēs viņus arī ļoti liederīgi izmantojam. Kāpēc mēs iesaistam jauniešus? Jo jaunieši ir tie, kas nākotnē ies vēlēt. Tās pašas pašvaldību vēlēšanas, kuras šogad es uzskatu ļoti bēdīgi ir beigušās ar aktivitātes ziņā. Jaunieši ir tā sadaļa, kas mums ir, es teiktu tā, brīvprātīgā darba palīdzība. Mēs varam tiešām iedot šo te sajūtu par to, ko nozīmē reāli būt pilsoniski aktīviem. Un tāpēc mēs izmantojam Eiropas brīvprātīgā darba programmu, nosūtot, uzņemot brīvprātīgos gan pie sevis birojā, gan koordinējot. Šobrīd mēs esam uzsākuši arī koordinēt šeit pat Rīgā vienu projektu. Pēc 2 nedēļām mums ierodas 2 brīvprātīgie. Tā ir iespēja. Mums ir šobrīd, mēs esam populāri to, kad jaunietis atnāk un ir atrads, piemēram, Kamčatkā projektu, kur gribētu braukt brīvprātīgie darba. Mums šobrīd ir brīvprātīgā, kas ir jau 2 nedēļas dzīvo Kamčatkā. Mēs esam uzrakstījuši šim brīvprātīgiem, tāpēc, ka bijusi ļoti spēcīga motivācija projektu, ko mēs esam iesnieguši Jaunas starptautisko programmu aģentūrā, un šī meitene gadu pavadīs Kamčatkā. Es ceru, ka viņi atbrauks atpakaļ un izdarīs lielas lietas Jelgavā. Otrs brīvprātīgais savukārt gadu atpakaļ arī atnāca pie mums un piepazinies ar iespējām Nikaragvā ar sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu. Šo projektu savukārt mēs iesniedzām Eiropas komisijā centralizēti. Tas nozīmē, ka, ja ir jaunietis, kas ir motivēts, tad noteikti mēs kā platforma, kā organizācija esam spējīgi uzrakstīt veiksmīgu projektu, kā rezultātā šis jaunietis arī aizbrauks un arī izdarīs to, ko viņš ir iecerējis. Galvenais vēl, lai ir šī te apņemšanās, jo viss ir iespējams. Par pārējiem projektiem, kas ir varbūt tādi vienkāršāk, tie ir Eiropas brīvprātīgā darba projekta Eiropā, kur Jelgavas Zemgales jaunieši var doties uz jebkuru valsti. Strādāt, tad izvēlēties no datubāzes organizācijas, pieteikties. Tas, protams, ir konkurss, bet mēs kā organizācija palīdzam arī šo projektu uzrakstīt. Uzņemam arī pie sevis, arī izmantojam šos te nodarbinātības valsts aģentūras iespējas, Eiropas sociālā fonda finansējumu, piesaistot brīvprātīgos vietējā līmenī, ne tikai ar finansējumu piesaist, bet arī vienkārši brīvprātīgos, kas mums, piemēram, no universitātes studenti nāk konsultēties, ierauga iespēju, ka viņi varētu būt kaut kādu praksu iemaņas. Mēs, protams, liekam lietā un dodam iespēju, piemēram, apzvanīt valstiskās organizācijas, kā viens no piemēriem. Tas ir attiecībā uz jauniešiem. Protams, tur ir vēl dažādi apmācības iespējas, kur mēs iesaistam arī stažieru skolu. Mums ir šobrīd ir apstājusies, bet arī šajā rudenī tiks turpināta. Man ir pabeidz. Par jauniešiem. Vēl ir arī seniori. Jā. Vēl ir arī seniori. Nopietni, senioriem. Jā. Senioriem ļoti īsi organizācija, kur mēs Jelgavā esam uzsākuši sadarbību diezgan cieši ar Jelgavas pensionāru apvienību, kurai mēs savulaik palīdzējām kopā ar citiem ekspertiem izstrādāt Eiropas sociālā fonda projektu nosaukuma Ekspresis, kur jaunieši un seniori brīvprātīgie pildīja kurjeru funkcijas, jeb sociālais aprūpētājs tas gluži nebija, bet... Sociāla aprūpa mājās? Jā, bet vairāk kā kurjeru funkcija palīdzēt vientuļiem pensionāriem, kas ir mājās gultas, kuriem ir nepieciešama šī te, piemēram, produktu piegāde, vai zāles atvest, vai palīdzēt iziet pastaigāties, vai vienkārši vajadzīgs sarunu vietas. Palīdzējām izstrādāt šo projektu, pēc kura sekoja šis starptautiskais projekts, ko es pieminēju Grundtvig partnerību, kurā mēs viņiem palīdzējām iesaistīties soli pa solim. Vispirms iesaistījām organizācijā esošo angļu valodas organizācijas biedri, kas ir bijusi angļu valodas skolotāji, kuriem mēs piedāvājām aizbraukt uz Grundtvig darbnīcu. Mums bija piedāvājums, mēs atradām iespēju, viņi aizbrauc uz darbnīcu. Darbnīcā viņi vienojās, ka viņiem ir vajadzīgs kopīgs projekts, kultūras tilti. Un tad piedalījās šī projekta izstrādē, un pēc tam pensionāri no Jelgavas devās uz dažādām valstīm Eiropā, kultūras apmaiņas nolūkos, bet tas deva milzīgus rezultātus, iesaistot arī pārējos ar vien aktīvāk. Un tāpēc mēs tā kā plānojam, kad nākamgad mēs atkal uzrunāsim mūsu Jelgavas seniorus un mēģināsim iesniegt projektu par brīvprātīgo darbu tepat Igaunijā gan. Tas ir saistīts ar jau valodas barjerām, ja tur var arī krieviski darboties un strādāt. Tā ir kā
Jautājums, vai būs kāds senioru brīvprātīgais darbs? Es domāju, ka senioru brīvprātīgais darbs būs. Tas, kas nebūs vairāk, tās ir šīs mobilitātes, par ko mēs arī runājam, šie braukāšanas projekti, kad mēs braucam gūt pieredzi citās valstīs. Jā. Tas ir vismazāk, es teiktu, tā tiešām vismazāk efektīvākie projekti, no tāda atdevis. Nē, nu skaidrs, vēl īsti skaidrības nav, bet kurā gadījumā tas vēl zem jautājumu. Jā, Kristēns, gribētu ko? Ja man bija izmantot iespēju, ka mēs runājam ne tik daudz par informatīvo, jo to, ko dara Zemgales NVO centrs, īstenībā jau var apstīties mājaslapā, un tur viss būs skaidri uzskatām redzams. Drīzāk šeit bija interesanti iztaujāt ne tik daudz par notiekošo, bet apnotiekošo, par viedokļiem un tā. Tu no vienas puses pirms tam stāsti, tas nav pārmetums, nepārprot. Bet tu no vienas puses pirms tam stāsti to, ka mums ir problēmas vispār ar pilsonisko sabiedrību, tā skatā, Zemgalē, tā skatā Jelgavā un apkārt. Punkts 2, nav aktivitātes, nav organizācijas un tam līdzīgi. Te brīdī, kad mēs kā redzam, ka kas ir tie projekti, tas nav pārmetums, tas vienkārši konstatējums. Tad mēs vienādi ejam par to, ka vienkārši mēs esam Krievis tas labais vārds raspredītīgi budžetov, mēs paņemam kaut ko nebūtu. Kas ir tas mērķis, ko tu tagad, uzdevums ir vienkārši, tas arī varbūt ir mērķis, nepazaudēt naudu, kur ir, ir paredzēta. Paņemt naudu, ko tad muļķīgi nepaņem. Bet ir kaut kāda arī papildus, ka tu reiz, ka vienkārši mums tagad būtu jāpamēģina, lai, jo īstenībā jau nav to senioru organizācijas. Nav jau to jauniešu organizāciju, nav jau tās uz biedrības, uz vietām ir pāris vispār Latvijā, kur ir tiņas. Mēs tad domājam savā rajonā, mikrorajonā nodibināt, gan izvēr biedrību, lai risinātu kopīgos jautājumus, kur svinēt Jāņus un piemēram. Nav jau to pieredžu, nav jau tās prakses, ka tiņas biedrība Mežaparkā ir, Jūrmalā ir, bet tas ir tādi, 3 uz pirkstus Latvijā. Jā, atbildot šo jautājumu, var teikt tā, ka katrs projekts risina kaut kādu cilvēku individuālas vajadzības un problēmas. Katrs projekts. Iespējams, ka šie brīvprātīgā darba projekti, piemēram, ir ļoti neefektīvi, jo katram cilvēkam tiek izstrādāts atsevišķs projekts. Ja mēs runājam par Zemgali kopumā, kur 300 000 iedzīvotāji, tad, protams, ka mēs nevaram visiem jauniešiem izstrādāt projektu, un tu brauks uz Kamčatku, tu brauks uz Nikaragvā. Īsti tā nenotiek. Tie, protams, ir atsevišķi izņēmumi. Ja es sapratu pareizi to jautājumu būtību, tad, kāds ir tas kopējais mērķis, uz ko mēs virzamies? Viens, kā tā tava darbība sakrīt ar tām diagnozēm, kuras pirms tam uzstāstīja? Mēs principā virzamies ar katru projektu uz to, ka sabiedrību mēs aktivizējam. Mēs padarām šos te cilvēkus aktīvākus. Tie paši seniori. Mērķis, ka būtu panākt, lai viņi būtu elitizēti, lai notiek. Lai viņi būtu aktīvāk, atbildīgāk iesaistītos sabiedriskās aktivitātēs, savas biedrības darbībā, lai viņiem būtu šī pieredze. Viņi aizbrauc uz to pašu, piemēram, Vroclavu, un tur redz, ka tur ir NVO centrs, un tur apkārt ir organizācijas, kas darbojas. Viņi redz šo pieredzi, kā tas viss notiek. Mēs kā NVO centrs varam dot šo iespēju, un es domāju, ka mums iespējas ir ļoti daudz šobrīd, joprojām piedāvājumi ir aktuāli un būs vēl. Ja cilvēks vēlas, tas ir iespējams. Tā kā tas es domāju, tiešām veidā ir saprotams. Es uzdošu, bet es mēģinātu uzdot vienkārši saprotam bez sarežģījumiem. Kad es runāju ar baznīcas cilvēkiem, viņi man saka tekstu, ka, jo īpaši katoļi, kur ir ierobežots resursi, tu nevar paņemt pie kurma ielas, tu tomēr jābūt mācītājiem, tu priesterim, kurš ir ar celibātu un tur izgājis dažas skolas un domātīgi. Viņi nav daudz. Tad jautājums ir, ko viņiem darīt šobrīd? Vai iet uz ielas, evanģelizēt, saukt jaunus cilvēkus klāt, mēģināt risināt globālas pasaules problēmas par taisnību, par mīlestību un par patību, piemēram pēc. Principā šobrīd ir problēma, kad apkalpo esošo draudzi, jo vēlreiz, ja jau tu esi draudzē un gribi saņemt aprūpi garīgo, kristības, laulības, nāves un visi pārējie viņas pasākumi, tad principā viņš šobrīd koncentrējas uz savējiem. Jo tas ir, kas redzams, vienkārši baznīca ir nevis noslēgta, bet koncentrējas uz savējiem, tāpēc, ka viņiem nav resursu apkalpot visus, jo tad, ka viņi apkalpos visus, viņiem pietrūks resursu, lai apkalpot savējos. Kas ir šeit? Nav līdzīgi, kad kas ir jādara šobrīd? Vai mūsu uzdevums ir apkalpot tās pāris NVO, kuras jau ir nākušas uz takas un savukārt saka, kur mēs esam. Ja tomēr mēģinām, tie jau ir izrādījuši institīvu, lai viņi iet savu ceļu uz priekšu un paļaujamies, un viņi meklējam jaunus, elitizējam rajonus, tu vispār nekas nenotiek. Jā, ir svērs, nekas nenotiek. Kaut kā nepiekrīt, jo
ja mēs paskatāmies katru organizāciju struktūru, katrai organizācijai, piemēram, pensionāru apvienību, tā ir ļoti strauji augoša organizācija, viņi ir augoši kādā ziņā. Ne jau projektu apjomu vai kaut kādā ziņā. Viņiem tas ir mums jādara. Arī īstenībā šo projektu. Šis projekts arī tāds pārnozaru NVO projekts, kur uzdevums ir kādā veidā veicināt to kapacitāti. Jā, bet esošie ir jaunie. Esošie, es neteiktu, ka tie ir esošie, jo tā ir organizācija, kāpēc viņi ir augoši un pievienojās ar vienu jaunu biedru. Tie biedri nāk no tie cilvēki, kuriem nav iepriekšējais pieredzes. Un es uzskatu, ka tas ir pats labākais veids, kad strādāt ar esošu organizāciju, stiprināt viņu kapacitāti un spējas, lai viņiem pievienojas jauni biedri. Es uzskatu, ka pareizi ir, kad ir iesaistās esošās organizācijas, nevis tikai vien jauns. Jā, bet nosmās tas, ko mēs esam konstatējuši. Tas paņems to pašu piemēru, to pašu Jelgavu un ne tikai. Īstas patērētāja aizsardzības organizācijas nav ne Jelgavā, ne vispār Latvijā. Piemēram, pēc viens no sektoriem, kas vispār citur pasaulē ir viens no elektrizētājiem, kas aktivizē iedzīvotājus. Par patērētāju organizāciju asociācija Rīgā darbojas. Jā, bet viņi formā darbojās principā patērētāja aizsardzība kā tāda vispār nedarbojās. Var vēl par daudz tieši sapratīt, kā jautājums to, ko dar, jo no malas neviens viņu neizveidos. Tādi kā NVO centri, NVO šitādi projekti un citi, viņi var vismaz mēģināt vai norādīt vektoru, ja kaut kādā pulcēt uz projektārus. Jā, ir kaut kādas lietas, ko mēs īstenībā neredzam. Arī politikā īstenībā, politiskie fondi Latvijā vispār nav. Arī reģionos nav. Mums ir vācu politiskie fondi, Friedrich Ebert fonds, nezinu, tur Konrāda Adenauer. Jā, ir viņi tie, bet viņi nav Latvijas. Tas, ko es gribēju teikt, ka mēs nevaram tā vērtēt, jo mēs nezinām šo organizāciju ikdienu. Piemēram, es personīgi zinu patērētāju interešu aizstāvības asociācijas ikdienu, viņi ļoti aktīvi darbojas savu resursu ietvaros. Viņiem ir jurists, kas konsultē, viņi sēž dažādās komisijās, viņi pārstāv veselu organizāciju tīklu, kas ir reģionos. Un tās, ja nemaldos, kāds 8 organizācijas, kas darbojas. Mums ir jāzina tā struktūra. Man liekas, ka patiesībā jau abi varianti ir labi, kad gan pievienojas jaunu cilvēku esošajām organizācijām, gan arī, ka tiek veidotas jaunas organizācijas. Vēl par šīm organizācijām. Kāds ir tas risinājums? Kā tu piedāvā panākt to, vai tev ir redzējums, kā panākt to, ka Latvijas apstākļos, kur cilvēki pēc definīcijas ir kūtri, labā nozīmē dzīvo viensētās un viensētas satura kārtībā, bet par ārpus vispār, zinām, pat neinteresējās, kā šajā te laukumā aktivizēt aktivitātes vairāk, pilsonisko sabiedrību un visu to pēc darba. Līdz šim tas ir noticis pakāpeniski, un es redzu to kā nākotnes viziju, ka tā arī vajadzētu būt, ka cilvēks ir jāpieradina pamazām, bet jāpieradina cilvēks pie, tā teikt, pareizām vērtībām. Un katram, protams, ir savu izpratni par pareizām. Man pareizā vērtība NVO sektorā ir tāda, ka nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas, to dara pietiekami profesionāli, piesaistot cilvēkus, darbojas politiski neatkarīgi, jo pārstāvot dažādu cilvēku intereses. Tas ir ļoti būtiski. Tas ir mans redzējums, un tas ir tas, uz ko mēs ejam. Tas ir tas, ko mēs aicinām organizācijas un jaunus cilvēkus, kas nāk NVO sektorā, NVO informācijas dienās. Tas ir mans redzējums. Iespējams, ka tev vajadzētu kaut kādu radikālāku un aktīvāku darbību, lai iesaistītu tos, kas nav iesaistījušies un kuri par to domā un nezin tos pareizos veidus vai labākos veidus, kā iesaistīties, teiksim, problēmu risināšanā, vai vienkārši kādā sabiedriskā aktivitātē. Konkrēti, teiksim, tādu konkrētu plānu un vīzijas man šajā jomā nav, jo tā sabiedrība arī visu laiku mainās. Uz kuru pusi, tu redzi, ka viņa... Jo, manuprāt, šobrīd bija tāds nedaudz aktivitāšu brīdis, un bija vairāk. Man vismaz šobrīd izstāsta, ka šobrīd neiet uz augšu, šobrīd, zinām, ar uz leju, un ir nedaudz apātija, pasivitāte, kas ir saistīta arī ar ticības trūkumu rītdienai, no tā viss izietuši. Principā šobrīd nav attīstības scenārija. Šobrīd drīzāk ir... Ja mēs skatāmies uz pilsonisko līdzdalību, tas ir mans vēlēšanas piemērs. Jā, novērtējums, kā Latvijā tā pilsoniskā līdzdalība, nesenējos pāris gadus atpakaļ. Tad, kad sākās krīze, cilvēki zaudēja darbus, viņi meklēja iespējas darboties.
tas bija brīdis, kad visām organizācijām bija pārslots, bija ļoti daudz jaunu brīvprātīgo, bija ļoti daudz jaunu palīgu, cilvēki paši meklēja iespējas, mums bija ļoti daudz darbību, mēs konsultējām burtiski katru dienu, kā izveidot jaunu organizāciju. Tad krīzes rezultātā, diemžēl, jāatzīst, ka aizbrauc ļoti daudz aktīvu cilvēku no Latvijas, kas arī reģionos darbojās un šobrīd ir atraduši veidus, kā dzīvot ārzemēs un pelnīt tur naudiņu. Diemžēl mēs viņus varam no šī pilsoniski aktīviem cilvēkiem izsvītrot, jo viņi nav Latvijā. Šobrīd ir nedaudz tāda kā stagnācija, jo tie, kas ir aizbraukuši, joprojām ir aizbraukuši. Viņi tā kā varbūt skatās iespēju atgriezties Latvijā. Tas nozīmē, ka mums principā pietrūkst cilvēku. Es teiktu tā, ka mums ir maz cilvēku, mums ir jo īpaši maz to cilvēku, kas grib kaut ko uzņemties darīt. Jā, bet kā to aktivizēt, nu, tur man šobrīd es nevaru atbildēt uz tādu jautājumu. Mums jautājumi parādījušies. Zemgals mums uzdod jautājumu. Zemgals NVO ir pieredzējis organizācija, kur jau daudzus gadus darbojas. Tāpēc jautājums, kā ir mainīsies Zemgals cilvēku attieksme, aktivitāte un ieinteresētība iesaistīties NVO sektorā un kāda būtu organizācijas galvenā uzdevuma nākotnē. Un otrs jautājums ir, vai organizācijas aktivitātes var piedalīties iedzīvotāji tikai no Zemgals vai no visas Latvijas? Pirmais jautājums bija vēlreiz. Tātad Zemgals, jau būtu darīt būs, kā ir mainīsies cilvēku attieksme attiecībā par jūsu darbību un kādi jūs galvenie uzdevumi nākotnē? Jā, Zemgals NVO centram ir diezgan daudz gadiņu, kā es teicu, mums 15 gadu šogad būs. Attiecībā uz attieksmi pret organizāciju Zemgals NVO centra šogad laikā. Es teiktu tā, ka ir noteikti augusi, jo mēs esam ļoti daudz ieguldījuši darbu, lai mēs būtu publiski redzami, lai mēs nevis tur vārītos savā sulā un taisītu savus projektus un paši sevi slavētu, bet lai citi cilvēki ir redz, ka ir šī iespēja, kad var atnākt tiešām pie mums un nokonsultēt. Es domāju, ka cilvēku attieksme noteikti ir augusi, ko mums palīdzējas arī sociālai tīkli un šī te elektroniskās ziņu listas, kā arī, es teiktu, ikgadējie braucieni pie cilvēkiem, stāstot par iespējām. Es domāju, ka noteikti ir augus un noteikti ir jauks. Šī attieksme kļūst pozitīvāk, jo joprojām cilvēku mums ielas pajautāja, kas ir nevalstiska organizācija, visbiežāk cilvēki nezinās. Līdz ar to tas ir šis darbības virziens, kas mums ir jāaudzē, kas ir sabiedriskās attiecības arvien vairāk un vairāk, jo, ja cilvēki zina, ko nozīmē nākt, zina, kā iesaistīties, tad mēs arī varēsim vērot lielāku aktivitāti. Tā kā attieksme vairāk uz pozitīvo pusi, es teiktu. Un otrs. Kāda galvenie nākotnes uzdevumi? Nākotnes uzdevumi. Jā, par nākotni runājot, mums ir šī te, varbūt, joprojām viena no vēlmēm ir attīstīt organizācijām pirmkārt saimnieciskās darbības virzienus, lai organizācijas kļūtu neatkarīgākas. Tas ir šobrīd tas, ko mēs mēģinām. Mums bija viens neveiksmīgs mēģinājums, mēs iesniedzām projektu, tas netika atbalstīts, lai palīdzētu reāli, lai būtu konsultants, kas aizbrauc pie organizācijas, uz organizācijas telpām, palīdz saprast, kas ir tās lietas, ko organizācija, jo vienkārši sakot, var tīklot. Ja tas ir sabiedriskais centrs, tad sabiedriskajam centram ir telpas, viņiem vienkārši nepieciešama reklāma. To reklāmu var darīt dažādi, var bezmaksas resursos, var maksas resursos, bezmaksas resursos, kā piemēram mūsu e-pasta listas, viņiem pieejams. Viņi tikpat labi var sludināt savus cenus un iespējas un tā tālāk. Numur 2, tas mūsu nākotnes aktivitāte ir, tuvākās nākotnes aktivitātes, teikt, ir koalīcija veidošana, jeb palīdzēt līdzīgi rakstura organizācijām, kas vairāk sociāla rakstura, izveidot apvienības noteiktu administratīvo teritoriju ietvaros un mēģināt kopīgi strādāt. Tas nozīmē, ka mūsu vajadzība ir konsultants, kas, piemēram, invalīdu biedrībām kopīgi izstrādā vienu kopīgu projektu, kas liek šīm organizācijām sadarboties savā starpā. Jo nav noslēpums, kad Jēkabpilī ir 2 NVO centri, Jelgavā ir 5 invalīdu biedrības un tā projām. Ka šīm organizācijām ir nepieciešama kaut kāds ārējs spēks, kas viņus tomēr saturē. Tu izstudēs? Nē. Jo?
tas ir ļoti grūti, tur ir vajadzīga šī te kaut kāda papildus motivācija. Viena lieta ir iet runāties un teikt, kur jums kopīgs projekts vai apērons, piemēram, ir izstrādājis kaut ko kopīgi, un tad, principā, viņi cīnās savā starpā. Tas ir diezgan vēsturiski attiecībā uz šīm sociālā rakstura organizācijām, jo savulaik ir bijis šī te konkurence ar dažādu startautisku palīdzību, ir dalījuši, teiksim, vai no hakas vai no humanitāro palīdzību savu laiku, un šīs sociālā rakstura organizācijas, viņiem tas ir tāds, vēsturisks rīts, un es negribētu to, ka šīm organizācijām tiešām jānotiek paudžu maiņai, jo tad tas būs ļoti ilgi. Ja? Tā. Bet tā nav tikai Jelgavas situācija, tā ir visā Zemgolē, un tas ir visās pilsētās, tas ir visās administratīvās teritorijās, ir vairākas līdzīgi rakstura organizācijas, un nevienmēr tāpēc, ka viņas konkurē, šad tad ir arī vienkārši informācijas trūkums. Tas nozīmē to, ka jūs varētu arī šajā gadījumā reāli, teiksim, 5 invalīdu organizācijām vienkārši piedāvāt, ka jūs būsiet tie, kas sagatavos vienu projektu, kur šīs 5 invalīdu organizācijas startēs kā vienotā veselā, vienota mērķa realizācijā. Tas ir mēram tas, kā tu redzi šajā tas ir ļoti konkrēti, tas ir veids, kā to īstenot. Ja? Tas man interesē, ka tu redzi tiešām ir kaut kādi tādi potenciāli, kur varētu. Jo runa jau nav par, būsim godīgi, runa jau nav tikai par to, vai tām organizācijām viens mērķis. Runa par to, ka tas visām 5 organizācijām ir pašizteikšanās, dažiem arī neteiksim, ka pēļņas, bet darba iespējas, nevis nopelnīšanas, bet tieši darbības iespējas. Kā es tagad kopā ar citiem? Tas nozīmē to, ka mēs optimizējot, ja mēs likvidējam pusi no tiem cilvēkiem, kas tur darbojās. Tas nenozīmē apvienošanos. Tas nenozīmē... jāiet, teorētiski. Nē, tā vairāk ir sadraudz. Tā kā radīt apstākļus, lai cilvēki sāk runāt. Pirms jau būtu pareizi, ka mēs sanāktu vismaz kopā. Tas jau ar to būtu jāsāk. Nē, es vienkārši no savu viedokļu, no projektu viedokļa, katrai, teiksim, invalīdu organizācija Jelgava atsevišķi ir ļoti liels bezcerības dabūt jebkādu Eiropas Savienības naudu. Ja parādās šajā gadījumā viens ulds uz baltā zirga, kurš saka, es jums uzrakstīšu projektu, un mums apvienotas 5 organizācijas, tad jau pēc noteikumiem, pēc visām pārējām lietām ir ļoti liela cerība šo naudu dabūt. Līdz ar to faktiski šajā... Naudu es piekrītu, tas tā problēmas, kuras nerunāsim par konkrētām situācijām. Bet beigās ir tā, ka tai pašā Jelgavā ir cik tās zupas virtuves. No vienas puses katrai nepietiek priekš župas no sērijas tā vietā, lai būtu gan izvēl tā, ka mēs tiešām sadalām to, pēdiņās sadalām to tirgu. Kad tie ir tur un savukārt viņiem ir vairāk rīsu, viņiem ir vairāk, tādā ziņā trivializēja, vienam vairāk zupas. Nē, tas ka vēlreiz, tu zupas kā tu var piepildīt vienā gadījumā lielu un dabūt foršu efektu, un otrā gadījumā dabūt tu rīsu, bet tad beigās ir tas variants, ka tur nenotiek. Tas stāsta to vilku, vienkārši jābūt tā, ka tur kaut kur radi tās mazās vilkums, ka tur ir tas, tur ir šitās. 5 savā starpā viņi nīko, jo tur ir tā problēma. Arī bez tā Eiropas projekta, arī esošā ietvaros. Bija neatbildējis jautājumu, organizācijas aktivitātes var iesaistīties arī citi iedzīvotāji no Zemgales. Jā, tas ir labs jautājums. Noteikti jā. Mēs neatsakam izņemot gadījumus, kad mums ir konkrēts projekts, kas ir paredzēts tikai vienīgi Zemgales organizācijām. Kā es pieminēju, tā šī gruntība partnerības, kad jāsaka tā, ka mēs prioritāri izvēlamies cilvēkus, kas pārstāv Zemgales reģionu. Bet, ja mēs skatāmies, piemēram, par brīvprātīgo darbu, ko mēs esam nosūtījuši uz Eiropu brīvprātīgajā darbā, tad tie ir cilvēki no Ērgļiem, no Rīgas, no Kuldīgas, Tur mēs nešķirojam, jo arī, ja mēs paskatāmies Jelgavā ir Latvijas lauksaimniecības universitāte. Bieži nāk studenti, kas meklē iespējas, ko darīt pēc studijām vai paņemt akadēmisko gadu, vienkārši būt pieredzi. Un parasti šie studenti no lauksaimniecības universitātes, viņi ir no visām Latvijas vietām. Viņi tajā brīdī atrodas Jelgavā, tas nenozīmē, ka mēs viņam atsakām. Mums var tiešām arī resursus izmantot un arī informāciju saņemt jebkura Latvijas organizācija tai skaitā. Labi, arī par šo aprūpi, NVO aprūpi. Man tiešām ir grūti salīdzināt, bet varbūt tāpēc, ka es tiešām dzīvoju Jelgavā, es to NVO Zemgales centru jūtu vairāk. Bet es neesmu pārmērīgi dzirdējis par līdzīgiem, ka viņi tur tādā pašā veidā, tas skatā tur Latgales programmas ietvaros un citur.
viņi no tevis ņem pieredzi, ka ir kaut kāds veids, kā tu viņiem mēģini. Jo tur jau nav runa tikai par reģionu, runa ir par to tām iestrādēm, ka tur ir tāds pakalpojums, kā tu dod, nedod Valmierā un citur. Newsletters tev ir tāds, kāds nav citur, Twitteri un te pārējums. Ir kaut kāds... Vai tas no tevis ir pārējums? Laimojoši no pašam, bet NVO centri brauc pie mums pieredzes apmaiņā. Brauc skatīties, kā tad mēs darām tās lietas. Tas ir forši, bet es teiktu tā, ka ir piemēram, Kurzemes NVO centrs, no kā es savukārt varētu mācīties. Viņiem ir ļoti liela un spēcīga šī NVO apvienība, un Kurzemes reģions arī ir, viņš nav, nezinu, apaļš, jā? Viņš nav apaļš, viņš nav baigi centralizēts. Tur arī ir jāsasniedz visi tie administratīvie centri. Jā, mēs apmainamies ar šīm te idejām, mēs arī bieži ir kaut kāds likumdošanas projekts, mēs sazinamies un mēs tā kā mācamies viens no otru, tās labās iniciatīvas. Mums Zemgalē varbūt vairāk strādā šie elektroniskie pakalpojumi, Kurzemē viņiem strādā vairāk šie lielie fórumi, kas mums Zemgalē savukārt nav. Kurzemnieki māk labāk, piemēram, jā. Bet tas nav joks, jo ir bijušas idejas, starp citu atsevišķas NVO pasākums rīkot tieši Rīgā, jo no Aizkrauklas, no Jēkabpils, no Jelgavas, no Dobeles un Bauskas ir ērtāk aizbraukt uz Rīgu, nevis uz Jelgavu. Tā ir. Labi, Dobela varbūt savādāk, bet... Jā, piemēram, Kurzemnieki, viņi ļoti labi māk uztaisīt savu ikgadējo NVO fórumu, kas kādreiz vismaz saucās Bagātības salu, kas pilnīgi neformāls cilvēks sanāk kopā, tur ir kopīgi pasākumi, dārgumu lādes meklēšana un pilnīgi tāda neformāla sadraudzēšanās, ja, kas arī ir super elements, kas mums savukārt nestrādā. Tā kā es neteiktu, ka mēs esam baigi ideāli visās jomās, ja, mēs esam attīstījuši... Kurzemēs, vēl Vidzeme? Vidzeme šobrīd ļoti strauji attīstās, jo es uzskatu, ka NVO atbalsta funkcijas ir nodotas labās rokās Vidzemē, kas ir Valmieras novada fonds. Viņiem ir iestrādes, viņiem ir NVO interešu aizstāvi funkcija, jo pirmkārt, varbūt esat dzirdējuši, viņi cīnījās ar valsts cieņiem dienestu, ar sodu naudu, ko viņiem uzlika par brīvprātīgo grāmatu. Viņi vinnēja, un viņiem nav šis sods 500 valdu apmērā jāmaksā. Tas nozīmē, ka viņiem ir šī te interešu aizstāvības elements savā organizācijā. Un viņi, protams, zina arī par finansējumu piesaistēm un organizācijas darbības aspektiem. Tā kā viņi ir lieliska organizācija, kas var koordinēt reģionu. Kas attiecās uz Latgali, Latgalē ir vērojamas izmaiņas bijušas, bet arī Latgalē ir uzplaiksnījumi, ir pašas iniciatīvas, ir kaut kāds brīdis, kad viņi varbūt nedarbojās. Bet es teiktu, ka, ja mēs skatāmies Latgali, tad ir arī vēl Preļu NVO centrs, kas arī ir ļoti aktīvi darbojies un nekad savu darbību nav pārtraucis. Tas, ka viņi varbūt ir mazāk administratīvā teritorijā, tas ir fakts, varbūt viņi nav tik dzirdami, bet viņi ir arī līdzīgi kā mēs, kopš 98. gada savu darbību nav pārtraukuši un turpina strādāt, transformējoties atbilstoši nepieciešamībai. Tad ir arī Ventspils NVO centrs, kas šobrīd, starp citu, ir pārtapis par sociālo raksturu organizāciju, kas palīdz tieši vairāk invalīdu organizācijām. Un ir vēl Liepāja, kur ir šis NVO atbalsta centrs, ir piesaistīts pašvaldībai. Mums ir jābeidz. Pasaka, varbūt no tiem jautājumiem, kurus mēs ar Ulti uzdevām, skatītāji, kaut kas tāds, ko mēs neesam uzdevuši, rezumējuši pateikt, kaut ko skaidri vai kaut kā. Jā, tieši par jaunajiem NVO Zemgalē varbūt. Jā, par jaunajiem NVO. Jā, labi, es pateicu priekšā. Jā, es varētu rezumēt, kas ir tā lieta, kas man šķiet iesaistoties vissvarīgākā NVO sektorā, ir tas, ka cilvēkiem vajadzētu saprast to, ka tai darbībai vajadzētu būt politiski neatkarīgai. Tas ir tas, ko es esmu salīdzinoši jauns, bet man ir pieredze NVO sektorā 15 gadus. Tas, ko es esmu redzējis, kad organizācijas nevar pastāvēt ilgtermiņā, ja viņas iesaistās un kļūst ļoti draudzīgas kādam politiskiem spēkam. Tāpēc tiem, kas iesaistās, es iesaku veidot tādu darbību, kas būs absolūti neatkarīga, gan finansiāli, gan politiski neatkarīga, un lai viņi var attīstīties uz šīs bāzes. Man liekas, ka tās ir arī vislabākās tādas īstenas organizācijas. Protams, ir izņēmumi, kad organizācija izmanto savu mērķu sasniegšanai un redz reāli iespēju, ka tur, teiksim, ja tas viņus neapdraud, jā, viņi var tur padraudzēties ar vienu otru politisko spēku, jā, bet pa lielam ilgtermiņā, jā, tas ir mans aicinājums. Un jaunajiem NVO varbūt dibinātājiem
es noteikti iesaku nedomāt, ja ir ideja un ir vajadzība, tad NVO var būt ļoti labs veids, kā atrisināt kādu problēmu. Un es tam absolūti ticu un esmu pārliecināts par to arī praksē. Paldies! Paldies! Tiekamies pēc nedēļas!